Ar sarunām par aktuālām tēmām, sportiskām un radošām aktivitātēm, kā arī jauno muzikālo talantu parādi, Madona aizvadīta jau par tradīciju kļuvusī jauniešu diena, kurai šogad dots nosaukums Esi tu pats. Šeit notiek pasākums priekš jauniešiem, lai viņi izbauda savu laiku un lai nav jāsēž telefonos, bet jāiet ārā ar saviem draugiem un jāpiedalās visādās aktivitātēs. Iesaku izbaudīt visas aktivitātes. Ja tu tur piedalies un vienkārši ir jautri, es pats esmu arī organizējis, palīdzējis, un šodien es arī atbraucu te palīdzēt. Svaršākais tas, ka pēdējā vasaras nedēļā jaunieši var atpūsties, izklaidēties. Šāds pasākums gribētu redzēt vairāk. Man viņi ļoti patīk. Jā. Tas, kad satiecies ar draugiem, kas varbūt dzīvo ne Madonā, kaut kur citur, uz skatuves padziedāt, padejot. Ir vajadzīga tā viena diena, kad tu tiešām apzinies, ka tu esi jaunietis, tev ir iedota brīvība, ka tu vari nākt šeit, tu vari tusēt ar visiem, sapazīties. Madonas novadā ir 3600 vairāk jauniešu. Tas ir liels cipars, un es domāju, ja mēs tagad visi te vienā dienā sanāktu un kāda enerģija no šī visa vispār būtu, tad es domāju, mēs varētu kalnus gāzt. Ļoti ceru, ka arī ir katru gadu jauniešu skaits augsts un arī sadarbības partneri. Paldies sadarbības partneriem, ka viņi arī ar katru gadu paliek vairāk un tiešām saprot, ka jauniešiem vajag dot šo iespēju. Es saku, ka mums ir brīnišķīgi jaunieši, un tas pierādās arī tas, ka viņi, principā, visa šī diena, tā ir viņu iniciatīva, tā ir viņu idejas. Es esmu tas cilvēks, kas pasaka, jā, nē, mēs to varam atļauties, vai kā mēs to varam atļauties, vai kā mēs to varētu izdarīt, bet viss sākot ar cilvēku sarunāšanu, izvēlēšanos, kas būs tie, kas runās, kas būs tās aktivitātes, visu dara paši jaunieši. Man liekas, tas jau ļoti labi arī viņus raksturo. Kauss ar madonieši liels nopelns jauniešu aktivitātes veicināšanā ir pagastos izveidotajiem jauniešu centriem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī Madonas novada jauniešu domei, kur apvienojušies aktīvisti gan no pilsētas centra, gan pagastiem. Jaunieši mums ļoti aktīvi visā novadā, ne tikai Madonā. Noteikti viņi ir spēks, tāpēc viņi spēj sarīkot šādu dienu. Un tas, ko es teiktu par viņiem, manā skatījumā viņi visi ir personības. Un katram ir jāatrod pareizā vieta, lai tā kopējā puzle būtu tāda, kāda viņi ir šobrīd un iespējams vēl spēcīgāka. Tāpēc man ļoti simpatizē viņu šīs dienas moto, jeb devīze Esi tu pats. Atrast sevi, to, kas tu esi, to, ko tu dari un kas tu gribi būt. Caur šādiem pasākumiem, ar labiem piemēriem viņi veidojās un kļūst par krietniem cilvēkiem mūsu novadam un visai Latvijai. Mēs esam viens no retiem novadiem, kurā ir jauniešu centri gandrīz katrā pagastā. Tiem ir 18 jauniešu centri, kas citur tas ir pilnīgs kosmos. Citām pašvaldībām. Līdz ar to jaunietim šis pakalpojums ir ļoti pieejams, un to arī var redzēt, jo tad, ja tur viņi strādā jau pagastā, viņam ir iespēja atnākt, pavadīt savu brīvo laiku, iesaistīties, īstenot savas idejas, un tas jau nozīmē to, ka viņš kļūst aktīvāks, un viņš grib arī kaut ko darīt šeit novadā. Un tas ir tas, ar ko mēs tiešām varam lepoties. Problēma atrast veidu, kā viņus uzrunāt un iesaistīt. Bet, ja tas izdodas, var izdarīt fantastiskas lietas. Un vajag tikai uzticēties un ļaut darīt, ļaut kļūdīties, ļaut kaut ko izdarīt nepareizi, bet tikai tā jau var augt par personību. Un, ja atrod šo kontaktu, tad viņi dara lieliskas lietas, rīko lieliskus pasākumus un var tikai priecāties. Jāpiebilst, ka šogad Madona aizritēja jau 11. jauniešu dienas, kas iezīmējas kā krāšņs un pārdomāts pasākums ar izklaidējošu un tāpat laikā izzinošu un izglītojošu saturu. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, Vidzemes televīzija.